Anna, Anna. Emocionālajai meitenei vakardiena bija par traku. Akadēmiju atstāja Kristaps, kuru meitene uzskatīja par savu lielisko draugu. Vot tā. Nu, zini, kas mani nomierina? Mēs tik un tā visi satiksimies. Būsim draugi, ne? Ko tu saplēs? Skumjas bija tik dziļas, ka pusnaktī, kad nu jau bijušajam dalībniekam Kristapam sākās 20. dzimšanas diena, Anna kārtējo reizi izplūda nevaldāmās asarās. Kā patika? Nu, bija čepresā vai nebija čepresā? Mums teikt? Anonīmo raudāšanu. Es saprotu, ka būtu pagājušais raudāt. Kamēr Anna Auskas nomierināsies, es varu pateikt, ka... Es mīlu tevi. Es domāju, latiņu. Jā, tas bija kaut kas citādāks, jo tev arī bija ļoti liels un smags uzdevums, bet es domāju, ka tik to galā labi, tur visas intonācijas un kā tas izskatījās televīzijā, tas ir pavisam cits stāsts, bet nu. Višķiņ tāds dīvaini man sajūta iekšā. Dažreiz gribas raudāt, dažreiz gribas smaidīt. Mainīgs ļoti tāds garstāvoklis man. Pagājuši nakti es raudēju. Par to, ka dažreiz viss sanāk ne tā, kā man gribas. Bet dzīve ir tāda. Dzīve jāpriecās. Vienkārši vajag dzīvot. Dzīve jāizbauda. Aplēmoja, iedvesmoja, izbaudīt vajag, pasmaidīt. Nu, bišķiņ žēl, tā kā sanāk visu ar Kristapu. Da viņš nav slikts, un es arī neesmu. Mēs vienkārši kaut kas nesanāk. Nu, nekas. Nu, par to es bišķiņ raudāju, ka tāpēc, ka atkal nekas nesanāca. Man sap tās. Kā? Ir vēl tā. Kā viss varētu notikt citādāk.